Latvijas rietumu piekrastē atrodas Liepāja, pilsēta, kura lepojas ar lielākajām mehāniskajām ērģelēm pasaulē un 3. lielāko ostu Latvijā. Nu jau gandrīz 20 gadus tajā piestāja tikai tirzniecības un zvejas kuģi, bet pirms tam tajā saimniekoja pavisam citāda flote. Civis pacem, para bellum. Ja gribi mieru, gatavojies karam, teica senie romieši un izveidoja lielāko armiju, kādu pasauli līdz tam bija redzējusi. Līdzīgi domāja arī cariskās Krievijas ģenerāļi, un 1890. gadā Liepājā sāka būvēt lielāko jūras kara bāzi Krievijas impērijā. Bāzes vajadzībām Liepājas ziemeļu galā tika izrakts kanāls, pa kuru jūrā devās kara kuģi un pirmās Krievijas zemūdenes, bet aiz kanāla uzcelta kara pilsētiņa, ko liepājnieki iesauca par karostu. Garnizona aristokrātiskajai elitei tika uzcelts grezns virsnieku nams Krievu jūgenstila labākajās tradīcijās. Uz tā atklāšanu esot ieradies pats imperators Nikolais II. Laikmeta garam atbilstoši lepna bija arī slēgtā manēža zirgu izjādēm un jūrnieku vingrošanas nodarbībām un citas celtnes. Pēc Otrā pasaules kara tās mantoja sarkanā armija, bet kopš armijas aiziešanas tajās saimnieko karostas puikas, cik nu pieaugušie to ļauj. Teju vai vienīgā militārā celtne, kas joprojām kalpo savam agrākajam mērķim, ir karostas cietums, jeb virssardze. Dzeloņdrāšu žoga ieskautā ēka ir reizē draudīga un pievelkoša. Kādreiz tajā ieslēgtie matroši būtu daudz maksājuši, lai tiktu no cietuma laukā. Tagad cilvēki ir gatavi maksāt, lai tiktu tajā iekšā. Šeit karavīri nesēž gadus, bet dienas, nedēļas. Maksimums 30 dienas, pēc kurām atpakaļ uz daļu izmazgāt formu, pašam nomazgāt. Karostas cietuma sienas daudz ko varētu pastāstīt par 20. gadsimta Latvijas vēsturi. To drūmo viesmīlību ir baudījuši cāra armijas matrošu revolucionāri, vācu Wehrmachta dezertieri, Staļina laika tautas ienaidnieki, sarkanās armijas dumpinieki un Latvijas armijas disciplīnas grāvīgi. Un, iegaumiet labi, no šī cietuma neviens nekad nav izbēdzis. Šodien cietuma sienas ir atvērtas ikvienam, kurš vēlas iejusties cietumnieka lomā, arī jums. Ieslodzījuma ilgumu varat izvēlēties paši, taču ar to jūsu izvēles brīvība arī beidzas. Kādreiz jums aizkritīs cietumnieku kameras durvis, neatliks nekas cits, kā pakļauties padomju laika cietuma režīmam un skarbajai disciplīnai. Ja ar dienas laikā piedzīvoto jums vēl nebūs gana, varat izmantot iespēju gūt vēl asākas sajūtas un piedalīties realitātes izrādē Ekstrēmā nakts, protams, tikai uz savu atbildību, jo karostas cietums ir vieta, kas piedāvā 100% reālu cietuma pieredzi diennakts garumā. Te viss notiek pa īstam, un cietuma sargi nav nekādas žēlsirdīgās māsiņas. Kas kamerā par skaņu notiek? Kas ir kožoties blūzas vai kas jums ir? Tātad, vienīgo reizi, ka patiešām reāli vēl šīs kamerās parādās ir nakts laika, jo standartā padomu armijas karavīrs šeit nonāk tikai uz nakšņošanu. Dienvēļ politiskās mācības, ierīnas apmācība, bīstam... Iespējams, ka šī ekstrēmā nakts jums palīdzēs labāk novērtēt brīvības saldo garšu, taču iegaumējiet labi. Karostas cietums ir viena no spoku apsēstākajām vietām pasaulē. Skaidrs, pilsoņi! Kamera numur 37, uz izējāras viešu marš un dodamies uz priekšu. Ja ņemot to visu vērā, jūs vienalga gribēsiet izbaudīt ekstrēmās naktas satraucošās izjūtas, jums būs jārēķinās ar vēl vienu nervu skutinošu piedzīvojumu. Pratināšanu virssardzes priekšnieka kabinetā. Mieriniet sev ar domu, ka soda izpilde visticamāk tiks atcelt uz nenoteiktu laiku.
Bet arī tāda, ja iejušanās padomju armijas cietumnieka lomā nav piedzīvojums jūsu gaumē, apmeklēt karostas cietumu vienalga ir vērts. Nu kaut vai tāpēc, lai aplūkotu interesantās ekspozīcijas cietuma muzejā un iegādātos autentiskus karostas suvenīrus pie padomju laika bufetnieces. Diez vai pasaulē ir vēl kāda kara pilsētiņa, kas būtu saglabājusi tik daudz no savas 100-gadīgās vēstures šarma kā karosta. Atbraukt uz karostu nozīmē aizraujošu ceļojumu nevien telpā, bet arī laikā. Kā teiktu senie romieši, bonum kursum, labu ceļavēju!